atzīmēsim programmas Erasmus jauniem uzņēmējiem 15 gadu jubileju. Un šis mūsu informatīvais seminārs atšķirsies no citiem ar to, ka šodien mēs nerunāsim par programmu pašu tik ļoti sīki, vispār pat nerunāsim, bet šodien mūsu dalībnieki, mūsu programmas absolventi, saucamie, dalīsies ar saviem stāstiem par savu apmaiņu. Un visi šie dalībnieki tiešām bijuši programmā nesen, tā kā pēdējā gada laikā, līdz ar to šie visi stāsti ir svaigi, unikāli un arī ļoti, ļoti iedvesmojoši. Līdz ar to īsumā, par Erasmus jauniem uzņēmējiem programmu, kurš vēl varbūt nezin, šī ir Eiropas Savienības finansēta programma, notiek 15 gadus, un tajā var piedalīties tiešām jebkurš dalībnieks 18+, tā kā augšējo vecumu ierobežojumu nav, kam ir biznesa ideja. Vai arī jau uzņēmums līdz 3 gadiem. Līdz ar to, jebkurš cilvēks, kuram ir interesi par uzņēmējdarbību, ir kāda biznesa ideja, jebkāda biznesa ideja, var piedalīties programmā, doties apmaiņā uz daudzām valstīm, no 1 līdz 6 mēnešiem un apmainīties ar pieredzi ar pieredzējušo mentoru, jeb pieredzējušo uzņēmēju. Un par saviem stāstiem, kā tas ir noticis, kas ir iedvesmojis, kas ir noticis tāds visforšākais un kāds ir tas pēc programmas, teiksim tā, tas stāsts, nākamais gājiens dzīvē. Par to mums dalīsies šodien 6 dalībnieki, kuri ir bijuši tādās valstīs kā Dienvidkoreja, Slovenija, ASV un arī Vācija. Un, tā kā jūs dzirdēsiet gan stāstus, kā tas ir darboties un iedvesmoties un iegūt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas. Līdz ar to mans īsais ievads, es domāju, ka es pabeigšu. Un mūsu secība šodien ir ne tāda, kāda ir bildē. Tātad pirmā mums runās Ausma, kur ir pavadījusi savu apmaiņu Slovenijā. Pēc tam mums runās Katrīna un Emīlija, kuras ir pavadījuši savu apmaiņu Ņujorkā, ASV. Pēc tam jūs iedvesmos Matīs ar savu stāstu no San Francisco. Pēcāk mums pastāstīs par savu unikālo arī pieredzi Sintija, kura bija Vācijā. Un mūsu foršo semināru noslēgs Mārtiņš savu prezentāciju par viņa apmaiņu Dienvidkorejā. Līdz ar to es beigšu dalīties ar ekrānu un došu vārdu Ausmai. Šo 10 minūšu laikā pēc iespējas jūs iedvesmot un padalīties ar to, kā tad ir ājas. Un tad es mēģināšu saprast, kā es varu present now izcili. Vai jūs redzat manu prezentāciju? Jā, man pieredzi. Esmu es un izdevums. Es esmu Ausma, man ir 27 gadi un ar mērķi Sloveniju apgūt vēl vairāk fotogrāfiju, bet tieši profesionāli nišā ar fotogrāfiju nodarbojos jau daudzus gadus, jau kopš bērnības, jo man mamma fotografē un viņa man ļoti uz to iedvesmoja. Un tad es saprotu, ka fotogrāfija ir kas tāds, ko es vēlētos iemācīties padziļināti, bet arī ne tikai hobija līmenī, bet arī jau kā uzņēmējdarbība. Un es izvēlējos doties uz Sloveniju, bet pētot pieejamos uzņēmējus, es sapratu, ka nav varbūt tieši fotogrāfijas nišā, un tad man ir šis te jautājums, ko es redzētu prezentācijā, kāda es atradu uzņēmēju, kura piekāpties. Un šis uzreiz ir mans tāds pirmais pieteikums, jebkuram, kurš izvēlas doties šajā programmā, kā pat es izdomāju, es esmu gatavs doties un mācīties uzņēmējdarbību. Un ja piedāvātajā katalogā nav pieejams vai šis te jūsu kārotais uzņēmējs nišā, kurā jūs vēlaties augt, tas nekas, tāpat ir iespēja atrast, piemēram, manā nišā fotogrāfijā. Es uzrunāju vairākus fotogrāfus, kuri ir Slovenijā, un nav tā, ka pirmais, kur es uzrunāju, kā viņš atsaucās, bija vairāki. Līdz beidzot es atradu Luku Aišmanu, kas bija arī fotogrāfs, pie kura es devos mācīties uzņēmējdarbību. Kāpēc es izvēlējos Sloveniju kā galamērķi? Viens bija tas, ka es tur biju arī iepriekš bijusi Erasmusā, un es zināju, ka man tā valsts ir ļoti. Un es zināju, ka šajā valstī ir iespēja augt uzņēmējdarbību, gan arī
iespēja man augt manos hobijos, kas manā gadījumā ir kalnu stāpšana. Un lai vien cik ļoti man Latvija būtu tuvu sirdī, latviešu kultūra un mūsu valoda, es sapratu, ka es ļoti vēlos ilgstošāk padzīvot valstī ar kalniem. Tad Slovēnija bija pēdējais galamērķis, kuru es izvēlējos šai te projektai. Un šis tad ir mans otrais ieteikums jums, tev klausītāji, kas varētu potenciāli arī varbūt piedalīties šajā programmā nākotnē, ka ir tiešām ļoti plašs valstu saraksts, no kura izvēlēties. Un ir svarīgi saprast valsti, kurā tu gribētu dzīvot ne tikai uzņēmējdarbības ziņā, bet arī citos aspektos. Varbūt tev interesē kalni, kā tas ir man, varbūt tev interesē arhitektūra, varbūt tev interesē jaunākās tehnoloģijas. Un tad atkarībā no šiem citiem aspektiem būs vieglāk iespēja saprast, kas tad ir tā valstis, kuru doties. Nu, kā jau minēju, manā gadījumā tā bija Slovēnija. Un jā, kā jau minēju, protams, protams, kalni, un tas, lai sirdī, veselī prieks, bet arī, protams, tāpēc uzņēmējdarbību man izdevās atrast foršu komandu, kurā darboties kā jauniem uzņēmējiem. Un šis tad ir mūsu office, kurā mēs strādājam, Ažman Productions. Un tad kas tad tas īsti bija tas, ko es darīju? Ažman Productions nodarbojas ar stock fotografiju, jeb ar fotobanku fotogrāfijām un arī ar videoklipiem, kas nozīmē, ka ir noteiktas fotobanku saites. Piemēram, mēs konkrēti strādājam priekš iStock, un šajās saitēs ir pieejami dažādi angliski to sauc par brīfiem. Man ir grūti to latviskot, jo mūsu ikdienas valoda bija angļu valoda. Brīfi tie būs tādi kā, tā teikt, kā misijas varbūt, vai kā kārotie klientu izteiktās vēlmes par to, kādas fotogrāfijas vai video materiāli, kādi viņiem ir vajadzīgi. Un tad atkarībā no tā mēs organizējām fotosesijas, algojām modeļus un veidojām saturu. Un tad jūs arī varat mani redzēt darbībā, pieņemsim, pirmajā fotogrāfijā mums bija topošās sievas fotosesija, un tad vidējā var redzēt, ka mums ir baby shower, iepšu, tad, kad ir pirms piedzimst jaundzimušais, kā ir liela ballīte topošajiem vecākiem, un kurā atklāja, vai tas būs pusīt, vai tas būs meitenīgs. Un visbeidzot pēdējais, jūs varat redzēt, kā mēs kopā plecu pie pleca ar uzņēmēju, kuram es biju kā jaunais uzņēmējs palīgs, Luku Ažman, kā mēs fotografējam produktus. Un tad, īsumā noslēdzot to manu prezentāciju, kura straujiem soļiem tuvojas beigām, manas atziņas par to, pirmkārt, kā jau es minēju, iepriekš prezentācijā nebaidīties uzzināt uzņēmējus ārpus šīs programmas, vienmēr ir iespēja, ja pat šis uzņēmējs nekad nav piedalījies nekādā Erasmusā, lieliski, ja viņam ir 3 gadu plus pieredze, forši rakstam, uzrunājam, un arī, kā jau nereti uzņēmējiem, nav laiks, ir iespēja palīdzēt šim uzņēmējam izveidot profilu. Tas bija, piemēram, manā gadījumā, es ļoti palīdzēju šim uzņēmējam arī pieteikties un kā kļūt par daļu no šī projekta, lai būtu iespējams un lai būtu arī foršāk pēc tam man. Un visbeidzot arī noslēgumā, ko es pateikšu nešērojot ekrānu vairs, bet redzēt, noslēgumā es vēlējos pateikt to, ka šī programma ir tā ko katrs no mums var izvēlēties, kā mēs to izstrādāsim, kā mēs to veidosim, gan ainamas ziņā, gan satura ziņā, un, protams, nevienmēr būs saule, nevienmēr būs lieliski, būs arī savi izaicinājumi, bet es esmu ļoti pateicīga šajā programmā, ka man bija iespēja atbraukt un plec pie pleca mācīties uzņēmējdarbību. Tas nekas, es varu neskatāt šo, ka tu vienkārši esi izdomājis, es vēlos pamēģināt kaut ko, un tas, ka nav vecuma ierobežojumi, ir tik daudz pušu šajā programmā. Es nevaru beigt priecāties par to, ka jāpaldies Erasmus jauniem uzņēmējiem programmai un Civita Latvija par iespēju man braukt. Un, Dosimies tālāk pie mūsu nākamajiem dalībniecēm, Katrīnas un Emīlijas, kuras ir tiešām nesen atgriezušās no savas apmaiņas Ņujorkā. Tā kā es došu vārdu Emīlijai un Katrīnai, un jūs varat droši dalīties ar savu prezentāciju. Sveiciens visiem! Man sauc Emīlija. Man sauc Katrīna. Un šodien pastāstīsim par savu pieredzi. Tātad mēs pārstāvam uzņēmumu FEMI.
bet ārpus darba pie šī uzņēmuma mēs abas esam arī Latvijas Universitātes studentes, kā arī katra no mums uzņēmumā ieņem kādu citu lomu. Attiecīgi, es uzņēmumā pārvaldu finanses un pārdošanas kanālus, kā arī uzturu kontaktus ar klientiem un partneriem. Jā, un tātad es esmu vairāk atbildīga par mārketingu, par mārketinga kanāliem, kā arī par satura izstrādi un publicēšanu. Un tātad tā ļoti īsi par to mūsu biznesa ideju. Tātad, kā jau Katrīna minēja, mūsu uzņēmums sauc FEMI, un tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas piedāvā sieviešu higienas produktu novietnes un regulāru to uzpildes pakalpojumu. Kur mēs devāmies, kā Solveiga jau minēja, mēs esam nu pat apī marta sākumā atgriezušās no Ņujorkas, Amerikā, kur mēs devāmies pie diviem lieliskiem mentoriem, kas abi arī, līdzīgi kā mēs, bija viena uzņēmuma līdzdibinātāji. Tas mums bija ļoti svarīgi, jo mēs šajā apmaiņā gribējām doties kopā, tāpēc mums vajadzēja atrast arī kādu uzņēmumu, kuram šis biznesa modelis ir diezgan līdzīgs mūsējai. Un tādu mēs arī atradām šajā te uzņēmumā Hyper, kurā mēs viesojāmies. Kā mēs to izdarījām? Iepriekš piedalījāmies lieliskā uzņēmējdarbības nometnē Latvija Cambridge Venture Camp, kur arī sapazināmies ar mentoriem, kas tad mūs tālāk iepazīstināja ar šiem diviem lieliskajiem uzņēmējiem, pie kuriem mēs viesojāmies. Arī viņi, līdzīgi kā iepriekšējai dalībniecei, nebija šajā programmā līdz šim, taču mēs viņus uzrunājām un viņi ļoti labprāt piekrita. Jā, un tātad par to mūsu darba kārtību. Kopumā mēs programmā bijām mēnesi, jeb 4 nedēļas. Kopumā nedēļā darbojāmies 40 stundas, un tās, tā teikt, draudzīgi sadalījām 20 stundas strādājot pie šī te uzņēmuma dažādiem uzdevumiem, darbiņiem, un 20 stundas darbojoties pie savu uzņēmuma. Ko mēs darījām šajā te uzņēmumā, pie kura mēs viesojāmies, mēs strādājām mārketinga nodaļā, un mūsu galvenie pienākumi ikdienā bija iepazīties ar šī te uzņēmuma mārketinga stratēģiju, plānot dažādus pasākumus, veikt sociālo tīklu analīzi, kā arī analizēt dažādus ēpastus, vizuālos noformējumus, konkurentus, ļoti daudz dažādus uzdevumus, kas mums pēcāk ļoti noderēja arī savu uzņēmumu attīstībai. Un tad par tādiem dažiem ieguvumiem, ko mēs ieguvām tieši sava uzņēmuma attīstībā. Pirmkārt, mēs izgājām, bija lieliski iespēja šajā HubSpot Academy platformā iziet dažādus kursus, kas bija tiešām mums noderīgi kā individiem, lai arī tālāk to integrētu un attīstītu savā uzņēmumā. Tāpat arī sākām aktīvi darboties pie jaunu klientu piesaistes, sadarbojoties ar pārdošanas nodaļu šim uzņēmumam, izveidojām potenciālo klientu ēpastu un uzzinājām daudz jaunus veidus, kā labāk piesaistīt klientus. Tāpat arī analizējām tieši savu uzņēmumu sociālo tīklu kontus, vizuālo noformējumu, saturu un darbojāmies arī pie savas mārketinga stratēģijas. Un tāpat arī diezgan daudz laika pavadījām ar mentoriem kopā, lai tātad plašāk paskatītos savu ideju, padomātu par biznesa plānu un par to, kā mēs prezentējam sevi un mūsu uzņēmumu. Bet tādi ieguvumi kopumā no šīs programmas, pirmkārt, tas noteikti ir piepildītais sapnis par Ameriku, kas, nebaidīšos teikt, noteikti ar gandrīz katram no mums, ieraudzīt dzīvē brīvības statuju, Times Square. Tās bija tādas papildus lieliskas emocijas visai šai apmaiņai, kas noteikti to padarīja tikai labāk un to visu iemūžināt. Pēc tam tagad arī atskatoties, liekas, wow, tas ir tik superīgi, ka man, pateicoties šai programmai, bija tāda iespēja to visu redzēt pašai ar savām acīm. Jā, tāpat arī noteikti kāpšana ārpus savas komforta zonas, gan tieši darbojoties uzņēmumā, gan ikdienā. Tu esi pilnīgi citā vidē, pilnīgi citā pasaules malā, tev ir jāspēj aprast ar dažādām situācijām, arī tieši konkrēti strādājot šajā uzņēmumā, sapazīties ar kolēģiem, pirmkārt arī runāt visu laiku angļu valodā.
Un tā nepārtraukti ir tāda sevis mešana ārpus komforta zonas, kas noved pie savas izaugsmes. Un šeit īstenībā tādi ļoti divi interesanti pasākumi, kas mums lika ļoti izkāpt ārpus komforta zonas. Pirmkārt, mēs trāpījāmies ķīniešu jaunajā gadā, un tur ļoti, ļoti daudz cilvēku kompānijā atzīmējām šo te ķīniešu jauno gadu. Tas bija viens tāds, un otrs, kur mēs esam redzams ar kūku Valentīna dienā, mēs visu šo mēnesi pavadījām tādā kā latviešu mājā, dzīvojot kopā ar vairākiem citiem latviešu cilvēkiem Amerikā, kas arī bija tāds ļoti, ļoti no sākuma mazliet varbūt neierasti, bet tas arī lika noteikti izkāpt ārpus no komforta zonas un iepazīt vairāk cilvēkus. Runājot par cilvēku iepazīšanu, tad tālāk turpināšu. Tas noteikti ir jaunas zināšanas un kontakti. Pirmkārt jau šajā lieliskajā uzņēmumā iepazīt tomēr tik augsti stāvošus, tik augstus amatus ieņemošus uzņēmējus, kas tiešām savā dzīves laikā ir ļoti daudz ko pieredzējuši, un viņi ir tiešām ļoti inteliģenti un zinoši, un viņu ieteikumi ir tik ļoti vērtīgi. Un noteikti arī šī mūsu komanda, kurā mēs strādājām šajā uzņēmumā, visi bija ļoti pretimnākoši. Tā noteikti ir tāda varbūt viena no lielākajām atšķirībām, ka Amerikā cilvēki ir daudz atvērtāki, daudz tādi ir mazliet varbūt draudzīgāki, ja tā var teikt. Un tad arī par cik mēs dzīvojam šajā latviešu mājā, mēs iepazinām īstenībā ļoti daudz arī latviešu cilvēku jaunus, kas varbūt liekas mazliet dīvaini aizbraukt uz Ameriku un iepazīties ar latviešiem, bet tāda bija mūsu pieredze. Jā, mums tā viss ļoti labi sasaucās, bet noslēgumā, kopumā tā ir neaizmirstama pieredze. Es domāju, ka tiešām negribās teikt tos tipiskos vārdus, kad katram ieteiktu kaut ko tādu izmēģināt un nepalaist garām to iespēju, bet es īsti nezinu, kā savādāk pateikt. Es domāju, ka redzot mūsu prezentāciju un dzirdot mūsu stāstus, katrs pats to apzinās. Un tiešām es domāju, ka tagad, kad mēs atskatāmies, vienkārši fakts kā tāds, ka tu vari mēnesi strādāt uzņēmumā Ņujorkā, ko tu īstenībā pat mēs savādāk vispār nevarētu izdarīt oficiāli. Ne jau tā strādāt, bet tā kā nosacīt strādāt. Un tas vienkārši liekas, prātam neaptveram šobrīd. Jā, un tur principā visu, kā arī visās bildēs var redzēt mūsu sejās. Man liekas, mēs visu mēnesi smaidījām, mēs visu mēnesi bijām tik šausmīgi priecīgas un laimīgas par to, ka tieši mums ir iespēja to piedzīvot, un arī ikvienam no jums ir iespēja to piedzīvot. Tā kā tas bija īstenībā par mūsu pieredzi. Es dodu nākamo vārdu vēl vienam cilvēkam, kurš bija iekāps pēdējā vilcienā un bija devies uz San Francisco, došu vārdu Matīsam. Tātad, mans vārds ir Matīs, man ir 22 gadi. Un pateicoties iGlobal programmai, man bija iespēja doties uz San Francisco uz 45 dienām. Un es devos kopā ar savu uzņēmumu label. Mēs piedāvājam pakalpojumu, kas var aizsargāt branda produktu no viltojumiem. Un es sākumā meklēju šajā kategorijā kādu no mentoriem, bet beigās es atradu Skotu Elfstromu, un viņš ir redzams arī bildēs. Un ceļš pie viņa bija ļoti garš īstenībā, jo es sākumā atradu citu cilvēku, un tad izrādījās, ka viņam nav pietiekami liela pieredze, vai tad izrādījās, ka viņam nav reģistrēts uzņēmums Kalifornijas štatā. Un vispār ir tā, ka liela daļa uzņēmumu Amerikā vispār reģistrē savus uzņēmumus Delaware štatā, jo tur ir ļoti vienkārši to izdarīt. Un arī Kalifornijas štatā ir ļoti liela nodokļa, un tāpēc atrast cilvēku, kuram ir tur 3 gadu pieredze laikam uzņēmē darbībā un uzņēmums reģistrēts Kalifornijas štatā bija izaicinoši. Tāpēc man ļoti palēmējās ar Skotu, kurš atbildēja man, un LinkedInā, ja jūs arī plānojat rakstīt, iesaku rakstīt LinkedInā, un viņš man atbildēja un piekrita būt mans mentors. Un tad gandrīz katru dienu mēs tikāmies, pārsvarā mēs pavadījām darbā pie datora, pie ekrāniem, bet ļoti daudz laika arī pavadījām ārpus mājas un devāmies kopīgi arī pārgājienos, pēc tam arī parādīšu
bildēs, kāds viss izskaties, bet bildes man ir vairāk no tiem. Ja mēs iegooglējam, tad San Francisco vispār ir briesmīga pilsēta. Tur ir šausmīgi daudz kriminālu noziedznieku un daudz visādu šausmīgi pretīgas citreiz arī lietas, kas tur notiek pilsētā, un liekas, man likās, vai es atbraukšu vispār atpakaļ uz Latviju, jo San Francisco ir kļūst par ļoti nedrošu pilsētu. Un sākumā arī varbūt bija tāds priekšstats, un viņi bija tāda nedaudz drūma un tāda pelēcīga, un tie cilvēki bija tādi pelēcīgi. Un tad es sāku vairāk iet ārā un networkoties un vakaros mēģināt iet uz dažādiem pasākumiem. Mēģināju aizbraukt arī uz Silīcija ielai, kas ir aptuveni stundas attālumā no San Francisco centra, ko es saucu par Palo Alto, kas ir Silīcijas ielais centrs. Un tad ir mēģināju, cik vien varu iefiltrēties un iepazīties ar cilvēkiem, jo es gribēju saprast, kā viņi domā un kā viņi, cik liels viņiem ir ambīcijas un kā viņi taisa savus uzņēmumus un visu ap to. Un, piemēram, šeit augšējā stūrī bija uz vienu VC fondu, un tur bija uzaicināts Jeffrijs Katzenbergs, kurš īstenībā ir viens milzīgs Hollywoodas. Viņam ir vairākas Hollywoodas kompānijas pieder. Un pāris no filmām, ko viņi ir producējuši, ir Kung Fu Panda, visas, principā, Disneya slavenākās multenes, The Lion King un tā tālāk. Un viņš arī ir tas, kurš izdomāja konceptu Kung Fu Pandai, un es tieši aizvakar biju uz Kung Fu Panda 4, un tad es teicu draugiem, ka es esmu saticis to cilvēku, kurš iedomājās. Viņš tur stāstīja, ka viņš bija aizbraucis uz Ķīnu un ieraudzīja pandas un teica, ka jātais par pandām multfilmu. Un satiku arī latviešus, satiku igauņus un pa vēl pāris eiropeiskas sejas. Un vispār San Francisco ir ļoti par mākslīgo intelektu. Tur saka, ka San Francisco ir vieta, kur piedzima mākslīgais intelekts, un šobrīd tur ir ļoti daudz investīcijas iet iekšā, lai attīstītu šo nozari, tāpēc ļoti daudz pasākumu par mākslīgo intelektu. Un, protams, ir vēl daudz dažādi pasākumi. Tur arī bija Apple Vision Pro, šī atklāšanas ballītes, un varēja iemēģināt produktus. Un, principā, tā ir tā pilsēta, kur tu vari notestēt tehnoloģijas pirmais. Tur tas notiek vispirms. Un es arī varbūt nedaudz aizrāvos ar to networkošanos un vienreiz aizdevos uz tādu kā terapijas sesiju, un izrādās, ka tur ir viss pārējās pusmūža sievietes, lielākoties arī mammas, un visiem ir šie name badge, kas ir, kā tevi sauc, un tad mēs aptuveni 2 stundas pārunājam, kas ir mūsu lielākie iekšējie, tā teikt, pārdzīvojumi, par ko mums vajadzētu pārunāt, par ko mums vajadzētu, kā mēs varam uzlabot savu iekšējo pasauli un mieru un tā tālāk. Un mēs tādā ļoti labā kompānijā parunājam. Tā kā, jo citreiz nevar saprast, par ko ir tas pasākums. Tu vienkārši vakars ir brīvs un tu vēlies kaut kur aiziet, un citreiz nāks nokļūt arī šādā. Bet citreiz ir arī ļoti tādi jaudīgi pasākumi. Piemēram, šajā kreisajā pusē ir par stāstu viens no pirmajiem, kurš dibināja uzņēmumu Rimax, viņš no Horvātijas, un šobrīd Rimax strādās kopā ar Bugatti, un būs Bugatti Rimac mašīnas. Un vispār Bugatti ir, es nevarētu tagad uzreiz nosaukt dārgāku mašīnu par Bugatti, ja? Un šī tikšanās bija ļoti nozīmīga priekš uzņēmuma, un tiešām citreiz nevar paredzēt tos pasākumus, cik kādus cilvēkus tur varēja satikt, un viņš mums stāstīja par, vispirms bija tāda kopējā prezentācija, kā viņi dibināja un kā viņi nokļuva līdz Bugatti, un tad mēs beigās arī personīgi parunājām, vai ir kaut kāda sadarbības iespējas, kas ir vienkārši neiedomājami šeit Eiropā. Un, un šeit labajā pusē bija arī tādi, kā jauno uzņēmēju vai ne jauno uzņēmēju satikšanās pasākumi, un viens no uzņēmējiem taisa jetpackus, principā viņš mēģina uztaisīt, lai cilvēks mēģina lidot, un vienkārši nereāli viņš stāst, un kāds viņam ir sadarbības šobrīd ar Dubajas, tur publisko transportu, ka viņš vēlas, lai sabiedriskais transports Dubajā ir aptuveni tāds, un Dubaja jau ir ieinteresēta viņu uzņēmumā, un
dzirdēt tos stāstus ir vienkārši baigi, man liekas, vērtīgi, iedvesmojoši. Bet San Francisco ļoti dārga pilsēta, un tāpēc man nācās dzīvot uz makaroniem un uz ceptām olām, uz dārziņiem. Tāpēc reizēm bija ļoti izdevīgi iet uz tiem pasākumiem, jo tur ēdiens ir pa velti. Un tu bieži vien tie pasākumi ir pa velti, tu aizēj un tur ir kaut kādi snaki, kur tu arī var paēst. Jo tas finansējums, ko dod programmā, diemžēl nepietiek. Pirmkārt, ja tu gribi dzīvot, tad tev jārēķinās par īres maksu sākot no $1,300 mēnesī. Tu vari dzīvot tādā, ka tev ir tikai gulta un vispārējais tu izkāp no gultas ārā un vispārējais ir šērots, ka tu koplietojams, ka tu ļoti dalies ar visu, kas tev ir apkārt. Un, principā, viss, kas tev ir gulta, un tas koncepts maksā $700. Viņus tā saucamos zārkus, kad tu tā kā zārkā iegulies, un tad tu pavadi tur savu dzīvi. Bet laikam ejot priekšu, es sapratu, ka San Francisco ir īstenībā ļoti dažādi. Tu pa kvartāliem ej uz priekšu un saproti, cik viņi ir dažādi, ir skaisti dabas skati un arhitektūra, un šis gan apakšējā ir nedaudz tālāk no San Francisco stundas aptuveni attālumā. Tādi milzīgi koki bija viena no lielākajiem kokiem pasaulē. Un arī cilvēki ļoti pretim nākoši, un viņi runāsies ar tevi sabiedriskajā transportā, jautās tev jautājumus dažādus, un kurienes tu nāc, un ko tu te dari, un tā tālāk. Un šeit ir foto. Šī ir mana vienīgā bilde kreisajā pusē no manas sērfošanas piedzīvojuma. Mēs ik pa laikam ar mentoru, viņš man mācīja sērfot. Un tā kā tur ir notiek ļoti daudz zādzības, tad mēs neko neņemam līdzi uz pludmali. Un pat arī mašīnā neatstājam, jo bieži vien stiklus izsit mašīnām un visu izogi. Tāpēc mēs visu telefonu atstājam. Un šī ir mana vienīgā bilde ar sērfošanas tērpu gandrīz mugurā. Tad pieteicos maratonā skriet, kurš beigās atcēlās, bet tik un tā noskrēju. Nebija labi laikapstākļi, bet bija pāris drosmīgie, kas tomēr noskrēja. Un arī ar mentoru gājām arī uz climbing gym, tas ir tas bouldrings, klapa klintīm, kas arī bija jauna pieredze pavisam. Arī video. Un vēl, lai es vairāk, tā teikt, iefiltrētos iekšējā San Francisco burbulī, es pieteicos San Francisco tādā skriešanas klubiņā, kur tu vienkārši nāc un skrien, un tādā lēnā tempā mēs skrienam, un mēs iepazīstamies ar cilvēkiem, visi pastāsta, ko viņi nodarbojas. Un tur arī cilvēki ir, kas strādā SpaceX, Apple, TikTokā, tādos pasaules lielākajās kompānijās, un tu vari vairāk parunāt, kā viņi dzīvo, kā viņi strādā un kāds bijis viņa ceļš. Tā kā tā. Ieleņa pastāstītu, kā viņai gāja Vācijā. Paldies. Man var dzirdēt, vai ne? Okay. Jā. Jā, Vācijā man arī bija pāris problēmas, par kurām es noteikti pieminēšu, lai jums tādas nebūtu. Tā kā arī nav tik viegli, lai gan tas ir arī tik tuvu. Tā, uz Štutgarti, Vācija. Tas bija 2023. gada jūnijas līdz decembrim, tie bija 6 mēneši. Un es īstenībā biju Vācijā tieši tajā karstākajā laikā, un es arī atgriezos pāris dienas ātrāk, jo man bija tieši tā, ka veidzās īres līgums, un tad vajadzēja izvēlēties vai palikt, nepalikt, bet bija Vācijā ir diezgan sarežģīti atrast dzīvokļus, teikšu godīgi, bet īpaši uz īsu periodu. Bet, pat pirmā diena es atceros ļoti labi. Mans mentors bija Maikls, un viņš īrēja ofisu Štutgartē pašā centrā. Viņš īrēja tieši no Alva Studio. Alva Studio bija, kur viņi bieži veidoja dažādas filmas studijā, kaut gan viņš pats ar to nenodarbojās. Es vienkārši iepazinu vēl citus kolēģus, kuri darbojās mazliet citā schēmā, bet tas īstenībā arī bija interesanti, jo mēs bieži par to runājām, piemēram, pusdienu pauzes bija kopā. Un, bet mana pirmā diena bija tā, ka es devos, bija diezgan sarežģīti pat atrast, jo tas Štutgart ir diezgan kalnaina, un tas bija kalnā, bija karsti, un es nedavos ar sabiedrisko transportu, jo man bija bail nokavēt, un man nebija tik daudz laika, lai izpētītu visu to pirms tam, bet ofisu atrast bija diezgan viegli, jo Alva Studio, ar ko mans kolēģis
kopā dalījusi savas telpas. Ir diezgan atpazīstams zīmols, tur viņi veido arī video lieliem uzņēmumiem. Un, pats Maikls darbojās auto industrijā, viņš pats ir no Minhenes, kas pat īstenībā nav tik tālu no Štutgartas, bet viņš devās tur, jo Štutgarta ir diezgan pazīstama tieši ar to auto industriju. Un tas viņu ļoti piesaistīja, bet viņš šobrīd netik ļoti darbojās tajā auto industrijā, viņš pat bieži vien veido biznesa konsultācijas. Un, piemēram, viens no viņa klientiem arī ir mākslīgā intelekta produkts, kas ir AI Parent Hub, piemēram, tas ir tā kā ChatGPT, bet viņi atbild uz jautājumiem vairāk jaunajiem vecākiem, tikai daudz precīzāk, jo, piemēram, ChatGPT bieži vien ir diezgan bailīgi jautāt kaut kādas padomas, kas varētu būt par veselību, un tad šis būtu tāds drošāks variants. Un īstenībā esmu ļoti pateicīga, ka man deva iespēju arī piedalīties zvanos ar citiem klientiem visā pasaulē, arī ar pāris Indijā, arī ASV, un tad es varēju arī izprast, Maikls, viņam pašam ir klienti, dažādi starptautiski, un līdz ar to viņš bieži vien salīdzināja, kā ir Vācijā un kā ir citās valstīs, piemēram, cik ļoti sazinoties ar sazinoties ar Amerikas klientiem, cik ļoti ātri tu vari noslēgt to darījumu, piemēram, jau pirmajā reizē vienojoties par samaksu, par to veidu, kā risināt, bet ar vāciešiem būtu tas process daudz sarežģītāks, ka, piemēram, būtu daudz vairāk formālās lietas. Bet, arī man bija interesanti, ka, piemēram, es vairāk biju sociālo tīklu, mans pašai uzņēmums ir vairāk saistīts ar tieši kā palīdzēt starptautiskajiem studentiem, sociālajos tīklos arī vairāk sniegt viņiem informāciju par to. Un Maiklam vairāk ir šī tehniskā puse, kad viņš domā vairāk par mājaslapām, kā saprast par jauno klientu piesaisti. Viņam ir ļoti plašs spektrs, un viņš palīdz dažādu veidu uzņēmumiem. Un, es arī iepazinu startup vidi Vācijā. Halv, kas bija tas otrs uzņēmums, ar ko mans mentors iepazīstināja, un viņš rādīja, kā viņš pats sadarbojas un sniedz biznesa konsultācijas. Un, tagad var redzēt arī startup vidi Vācijā par to jūsu. Super. Un šis bija vienmēr viens no darbiņiem, ko viņš man palūdz, tā kā, ko es arī varētu tādā veidā pati tuvāk iepazīt startup vidi Vācijā. Un, piemēram, šis Apple bieži vien veido par saviem produktiem tāda veida projektiņus, kur var redzēt, piemēram, priekšrocības par to produktu. Un arī šis U-Shift ir jau startups Vācijā, kur, piemēram, tas pārvadās cilvēkus dienas laikā, bet naktas laikā viņi mainīs šo te korpusu, lai tur varētu pārvadāt kravu. Un tādā veidā īstenībā man bija ļoti interesanti paskatīties, kā vispār tie startupi jaunie dod par sevi informāciju, dod ziņu, kādas video veido, kā viņi virzās uz priekšu, un to visu es varēju kaut vai ļoti daudz iemācīties, kaut vai izveidojot tikai šādu te kolāžu, jo, protams, materiāls vajadzēja apskatīt no dažādām mājaslapām. Un es arī pastāstīšu mazliet tādu pieredzi, kas man bija ikdienas dzīvē, piemēram, arī tādas ļoti parastas lietas, piemēram, kā beļas mazgāšana, jo, piemēram, tur bija sarežģīti, kad tāpatās nestrādāja šis te, kurš naudu pieņem, un tad nevarēja nemaz ieslēgt, un tad zvanīju, prasīju pēc palīdzības, tur darbojas tikai vāciski, tā kā noteikti būs kaut kādas, varbūt arī ikdienas problēmas, piemēram, arī tāpat sporta zālē, visas tuvākās, ja bija nepieciešams, piemēram, īsāku periodu 6 mēnešiem, tad jau bija sarežģīti iegūt šo abonementu, jo vispārsvarā ir vismaz gada līgumi. Un līdz ar to, tiklīdz es atradu vienu sporta zāli, kurai nav šie te līgumi, kas ir tik gari, viņi prasīja Vācu bankas karti, un man šīs te Vācu bankas kartes nebija, un nebija īsti vajadzības to veidot, un priekš viena šāda arī būtu sarežģīti. Un tad es izvēlējos nopirkt viņiem, kā jūs varat redzēt, tur ir rakstīts buy voucher, un es nopirku buy voucher, pirms tam pat arī aprunājoties ar pašiem vāciešiem, vai tas darbosies, un viņi teica, ka jā, un tas ir tas, kas samaksāja iepriekš, bet tāpatās tu atnāc tur sporta zāli, un tāpatās viņi tev jautās bankas karti, lai tikai tevi piereģistrētu, kaut gan tu jau esi iepriekš nopircis kaut vai, piemēram, par 100 € vairākiem mēnešiem, un tad tev tāpat prasa bankas datus, un tas ir diezgan sarežģīti. Un, piemēram, arī, kā jau es minēju, ir diezgan sarežģīti atrast mājvietas. Tur, piemēram, ir arī šāda te aplikācija, kas ir viena no populārākajām, ko arī es jums ieteiktu apskatīties.
Bet, kad es meklēju savas dzīves vietas tur, tad man neviens neatbildēja pašā aplikācijā. Un, ko es darīju, bieži vien skatījos cilvēku pēc vārdu uzvārdu, un tad viņiem rakstīju Instagramā, vai tas esi tu, kas piedāvā tur savu mājvietu. Un, jā, tādā veidā es arī iegūtu to vietu, bet, principā, es biju uzrakstījis aptuveni kaut kādas 30 ziņas, un uz varbūt no 30 ziņām man atbildēja 2 cilvēki. Un arī jau tās bija aizņemtas, līdz ar to es noteikti iesaku skatīties mājvietu pēc iespējas ātrāk. Un jā, es esmu pateicīga par iespēju, ka es varēju piedalīties arī pasākumos. Kā jau es minēju, es biju ofisā ar cilvēkiem, kuri bija veidojuši šīs filmas. Un jā, tas bija viņu pasākums, līdz ar to tur arī, piemēram, ieguvu kontaktus ar mārketinga aģentūrām, ar kurām viņi sadarbojās. Es arī pastāstīju par savu uzņēmumu, kā es vēlos palīdzēt ārvalstu studentiem. Un kopumā ir ļoti, ļoti forši, ja doties pasākumiem, kaut vai tas arī ir ārpus komforta zonas un arī citā valodā prezentācijas, bet tāpat tās iegūst to noskaņu. Un ļoti interesanti, ka es nejūtos kā ceļotājs tajā mirklī, kad es devos uz Vāciju, jo es biju ar to pašu domu, ka es braucu uzzināt kaut ko jaunu, kaut ko iemācīties. Līdz ar to man īstenībā tā pirmā noskaņa par ceļošanu, ka man tiešām skatās vietas un jādodas, ir, kad man mamma devās ciemos, jo man bija 3 dienas, lai viņai parādītu šo pilsētu, kuras dzīvoju, varbūt kaut kur tālāk aizbraukt. Un tajā mirklī gan es sajūtos kā turists, un kopš tā mirkļa es arī sapratu, man pašai tā kā ir jāmēģina saprast, kuras vietas es vēl gribu paspēt, kur būt, piemēram, šis Mercedes muzejs. Un es bieži vien, jā, pēc viņas aizbraukšanas, tad es arī pati vairāk saņēmos doties, bet pirms tam ir diezgan bailīgi, jo, piemēram, tās lielās stacijas, un tu īsti nezini, kur doties, bet noteikti vajag riskēt un doties un apskatīt, kurā vietā tu esi. Bet arī apskatīt reģionu, kur tu dzīvo, tas man ļoti palīdzēja kaut vai saprast, kā darbojas sabiedriskais transports, un ka, piemēram, nav bieži vien jādodas to galveno staciju, kas ir galvenā rekomendācija, lai aizbraukt, piemēram, uz to muzeju, bet ka var izmantot pat vairākus mazos sabiedriskos transportus, un tā kā galvenais saprast, kas ir apkārt, piemēram, ezeri, arī viņiem šie te populārie vasarā bija ļoti karsti baseini ārā, bet viņiem nav tātad jūras, piemēram, tur plakus, tad viņiem bieži vien ir šie te baseini, uz kurus arī devos un jā, tā apskatīt to reģionu arī, kur tu dzīvo. Izmantot Facebook Erasmus grupas, jo, piemēram, no tās sporta zāles es iegūru risinājumu, ka man palīdzēja tieši cilvēks, kurš ir arī Erasmus grupā universitātē, jo vācieši ir īstenībā ļoti uzmanīgi ar saviem datiem, un viņi bieži vien pat negrib dalīties ar savu Wi-Fi tīklu, jo viņiem ir bailes par, vai tiešām kā tas tiks izmantots, viņu datu drošība. Tā kā jā, pat bieži vien arī tie citi starptautiskie cilvēki šajā valstī ir pat izpalīdzīgāki, bet noteikti jāskatās, kā kurš cilvēks, protams. Un jā, pašas programmas noslēgumā mēs arī izveidojām video. Bija ļoti forši, ka mēs varējām veidot tā paša office telpās, jo cilvēki, ar kuriem mēs strādājām vienā ofisā, bija šie video veidotāji, jūs viņus varat redzēt arī bildēs. Un kur arī mans mentors Maikls. Un, jā, tā arī man bija ļoti jauna pieredze. Es nekad nebiju filmējis profesionālu video, bet esmu ļoti pateicīga par šo tā iespēju, kas arī bija iziešana no komforta zonas ļoti. Super! Un mēs strauji tojamies jau semināra beigām. Es došu vārdu mūsu pēdējam dalībniekam, Mārtiņam, kurš pastāstīs par savu eksotisko apmaiņu tālajā Dienvidkorejā. Diemžēl, kā es minēju pirms tam, pašlaik vairs nevar doties uz Dienvidkoreju. Mārtiņš arī ielaca pēdējā vilcienā, taču es domāju, ka drīzumā noteikti varēs arī doties uz ārpus Eiropas valstīm, taču noteikti paklausīsimies, kāda bija Mārtiņa biznesa ideja un kā Mārtiņam veicās. Apmaiņā devos uz Koreju, kas ir, manuprāt, diezgan netipisks galamērķis šai apmaiņai. Man ir prieks, ka es te varēju atrasties. Un es strādāju uzņēmumā, kuru sauc Buģu Lab, kas ir plasmas pārstrādes uzņēmums, kurš tika dibināts 2019. gadā. Un viņi paši aizsāka savu uzņēmumu tikai ar vienu plasmas smalcinātāju un ar minimālu starta kapitālu. Jā, šeit mēs esam ievietojuši bildi, kur mēs ar savu kolēģi esam tikko novākušies no vienas izstādes, kurā mēs veidojām attiecīgus standus un izstādes iekārtojumu. Jā, bet pašlaik uzņēmums ir attīstījies līdz 2 filiālēm. Viena no tām ir Office Seolā,
un otra no tām ir tāda kā fabrika vai rūpnīca Pādžu, kas ir 40 km ārpus Seolas, toties ņemot vērā to, ka Seola ir ļoti, ļoti liela mēroga pilsēta. Pādžu vēl skaitās Seolas reģionā, bet tas man arī palīdzēja vairāk iepazīt ikdienā Seolas plašumu. Un interesanti arī jāpiemina, ka Pādžu atrodas 10 km no Ziemeļkorejas robežas, taču es reiz varu visiem minēt, ka Dienvidkoreja zina tikpat maz par Ziemeļkoreju, cik mēs. Jā, bet par tādiem lielākiem sadarbības partneriem, ar kuriem man arī izdevās sastrādāties, bija Lush un Globe, kuriem ir filiāls Dienvidkorejā. Un tad attiecīgi Woodview piedāvā viņiem izstrādāt šos te pārstrādāts plasmas paneļus, vai arī jau attiecīgi veido interjeru dizaina priekšmetus un elementus pēc pasūtījuma, vai arī izstrādāts to sākot no nulles ar skicēm, ar vizuālo dizainu, identitāti. Un jā, tā. Apmaiņas izvēle. Mana paša jaunuzņēmuma Ainavas nodarbojas ar tekstilu pārstrādi, izmantojot aušanu kā galveno tehnoloģisko risinājumu, un mēs pārsvarā veidojam interjeru dizaina priekšmetus, un arī kāpēc tieši izvēlējos Woodview Lab, jo man vairāk interesēja iepazīt to vidi, kādā tiek veidots pārstrādes uzņēmums un uzņēmums, kurš orientējas uz materiālu pārstrādi. Un tādēļ arī atrodot, kas, protams, nebija viegli atrast tieši Woodview Lab Dienvidkorejā, un es arī izgāju cauri vairākiem mentoriem apkārt pasaulē, bet taču kaut kādā veidā man palēmējās sasniegt viņus sākumā caur e-pastu, un pēc tam caur Instagramu, kas bija ļoti, ļoti ilgs process, bet vēlāk uzzināju, ka viņi bija diezgan apkrauti ar ejošajiem pasūtījumiem. Un jā, tādēļ tas process arī ilga. Jā, bet ko es tiešām arī vēlos akcentēt šajā prezentācijā un ieskicēt, ir vietējo tirgu materiālu pārstrādē, ja vietējo materiālu pārstrādes tirgu. Un kas ir interesanti Dienvidkorejā, ja jūs paši esat pētījuši materiālu pārstrādes tirgu un biomateriālu tirgu Latvijā vai Eiropā, Dienvidkorejā tas ir ļoti, ļoti attīstīts un ir tīpaši pēdējo gadu laikā, un arī lielās Dienvidkorejas korporācijas un lielie uzņēmumi, kā piemēram Hyundai, aktīvi iesaistās šo te gan dažādu pasākumu organizēšanā, gan dažādu grantu sniegšanā un jā, tādā veidā arī palīdz jaunajiem dizaineriem un māksliniekiem attīstīt industriju tālāk. Un labajā apakšējā stūrītī es esmu ielicis Precious Plastic karti. Un ja jums kādam interesē, kas ir plasmasas pārstrāde un kas ir tie cilvēki, kuri pārstrādā plasmasu, tad es noteikti iesaku šo te mājaslapu, jo viņi apkopo visas darbnīcas apkārt pasaulē ar vairākiem plasmas pārstrādātājiem. Un protams, taču šo te mājaslapu nezināju pirms pieteicos apmaiņai, bet šis ir absolūti ideāls resurs, ja jūs vēlaties atrast plasmas pārstrādātājus. Jā. Tā. Un mazliet arī par statistiku, ko man likās diezgan interesanti ievietot prezentācijā. Kreisajā stūrī esmu ievietojis plasmas pārstrādes tirgus pārskatu pēc 19. gada, līdz ar to arī prognozes Dienvidkorejā un cik tas tirgus ir liels izaudzis un kādas ir prognozes tam izaugt līdz 2027. gadam, un arī kur palika plasmas 2017. gadā. Diemžēl es nevarēju atrast aktuālāku informāciju, un tāpat visa informācija bija jāmeklē dienvidkorejiešu valodā, bet vismaz 2017. gadā 62% tikai no tiem tika pārstrādāti. Ir lielāka daļa par pusi, taču es ticu, un arī pēc tā, ko es pieredzēju, tā plasmas pārstrādāšanas puse Dienvidkorejā ir ļoti, ļoti attīstīta pēc gan valdības uzliktajiem reglamentiem un likumiem, un arī cilvēki paši jūtas atbildīgi, jo, kad es runāju ar kolēģiem, viņi bieži vien salīdzināja, cik netīra bija Seola pirms 10 gadiem un kāda tā ir tagad. Un patiešām Seola ir ļoti, ļoti tīra pilsēta, tikpat tīra
bezmaz vai kā Rīga, taču Seulā dzīvo vairāk nekā 20 miljoni iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka tā sistēma strādā. Jā, plasmas pārstrāde Dienvidkorejā. Šeit mazliet smielas par pašu procesu. Šajā te video, kas ir vairāk vērsts uz labo pusi, tie ir mani kolēģi. Kā jūs redzat, tie nav dienvidkorejieši. Līdz ar to, ka viens no uzņēmuma galvenajiem dibinātājiem pats bija no Vācijas, uzņēmums arī attiecīgi vairāk ir atvērts internacionāli cilvēku pieņemšanai darbā. Un tajā konkrētajā video tiek apmaisīta paši plasmas graudiņi, bet graudiņi, un tad arī priekšplānā var redzēt formu, šķiet nerūsējošā tērauda formu, kur pēc tam tiks ievietot karsējumā presē. Un tad šeit ir attiecīgi pēc tam, kad šī te plasmas plāksne, korejieši viņu sauc par panģē, viņi ir izņemta ārā, sākumā notiek maluņu apgriešana ar CNC, pēc tam mēs pārvietojām šo plāksni uz vēl vienu CNC frēzi. Un pašā labajā malā es esmu ievietojis fragmentu no manas veidotās performances in patterns IC Breaking Them I Live projekta, kur es veidoju tā pamatu, bet par to es pastāstīšu mazliet vēlāk. Jā, tas ir tā no tā visa procesa. Un, protams, arī šajā te bildē, kur ir vairāki pudeļu korķīši salikti zilie, un tas ir, un pēc tam mēs viņus stūmām iekšā smalcinātājā. Un kas ir interesanti, ka viņiem jau šos te atsevišķus plasmas korķīšus piegādā jau sašķirots, taču tas process nav automatizēts, un līdz ar to, ka mums tāpat vēlreiz ir jāizšķiro pašiem šie korķīši, lai pārliecinātos, ka tur neiejukta kāda cita krāstiņa iekšā. Jā, bet konkrēti vairāk par manu lomu un pienākumiem apmaiņā es biju kā produktu dizainers, respektīvi es palīdzēju ar vairāku rasējumu izgatavošanu, es palīdzēju kā produktu dizainers ar skicēšanu, kā arī es spēju pielietot savas priekšzināšanas grafikas dizaina industrijā un tādējādi izveidot sociālo mēdīju publikācijas vai arī publikācijas fiziskajai drukai. Jā, un šeit arī es esmu iekļāvis tekstu par to, ka mans darbiņš tiks sadalīts starp Seulu un Pāģu. Un attiecīgajā bildē tas bija viens vakars, kad mums bija steidzīgi jāsagatavo viens pasūtījums, un mēs visu mūsu mazo darbnīcas daļiņu mēs pārnesām ārā uz mūsu pagalmu, un tad sākām slīpēt un vaskot. Un, jā, man ļoti patika šī bilde. Es atceros, kā mēs visi minējām, ka tas mazliet izskatās pēc filmas laukuma. Jā. Tā, in patterns IC Breaking Them I Live, man ir tāda tradīcija, ka jebkurā vietā, kuras nokļūst, jebkurā uzņēmumā vai platformā apkārt pasaulē, vienmēr projekta laikā es vēlos veikt kādu un izveidot vai nu kādu izstādi vai performanci. Un arī Seola nebija izņēmums no tā, un tādējādi es apvienojos ar savu kolēģi Juliju Hernandes, kura gan ir horeogrāfa, gan produktu dizaineri, un mēs Seolā izveidojām laikmatīgās dēļas performanci uz jumta terases. Jā, tas bija tāds viens sapnīts, ko sanāca īstenot, un tādā veidā caur to arī iepazīt vairāk Seolas mākslas kultūru un dizainu, un mākslas un dizainu kultūru, un kā tur darbojas viss tieši šajās industrijās. Jā, Latvija Dienvidkorejā, kas patiesībā ir slaids, kuru man ir patiešām liels prieks ielikt un ievietot šajā prezentācijā, jo Latvijas Investīciju attīstības aģentūras organizētās Latvijas dienas bija viens no lielākajiem notikumiem, ko es piedzīvoju šajā apmaiņā. Un jā, abi video kreisajā pusītā ir Aerodium, kuri viesojās Latviešu dienās Seolā, un bija arī Mārtiņa Simā restorāna Strīta pavāri, Rāmkalna, un būtībā populārākie latviešu zīmoli vairākās industrijās, un mani kolēģi ļoti priecājās izlidojot ar Aerodium, jo jā, bija atvērts, lidojumi bija pieejami visiem klātesošajiem, un viņi bija ļoti pateicīgi. Un labajā pusē
arī vēl viena man tradīcija atrodoties jebkurā pasaules maliņā ir pēc iespējas sakontaktēt un uzzināt vēstniecību par, godīgi sakot, par to, ka vai es vienkārši varētu ar viņiem iepazīties gan drošības jautājumu kārtā, gan arī tīrais intereses, jo diplomātiskās attiecības ir vēl viens aspekts, par ko es ļoti, ļoti interesējos, un konkrēti šis te pasākums, ko esmu iekļāvis, no kur esmu iekļāvis arī foto, ir 18. novembra svinības Latvijas vēstniecībā Korejā. Jā, un pēc apmaiņas šeit izcēlas vairāk 3 punktus, kuri, manuprāt, man liekas tādi svarīgākie, ir, ka tieši ainavām manam uzņēmumam es vairāk sapratu procesu, kā dibināt materiālu pārstrādes uzņēmumu, jaunu uzņēmumu un ar kādām problēmām tie saskars konkrēti Korejā. Korejā ir ļoti, ļoti daudz pieejamu valdības grantu un valdības subsidē šo te industriju attīstību, un arī neņemot vērā to, arī es vairāk vēlējos uzzināt, kā Austrumāzijas valstīs, gan Korejā, gan Dienvidkorejā, gan Japānā darbojas šīs materiāla pārstrādes industrijas. Un man arī ir prieks, ka es to uzzināju. Un tad otrais, tas lielākais mans iegūms ir, vai arī, ko es tagad turpinu praktizēt, ir, ka es turpinu darboties starptautiski, meklējot materiālu pārstrādi un kultūras konservāciju orientētas platformas. Respektīvi, kā piemēram, es pašlaik atrodos Rumānijā, kur es sadarbojos ar organizāciju, kura atjauno vecus kinoteātrus, jo Rumānijā ir ļoti, ļoti liela kino kultūra, un viņi tieši pastāv par šo te kino kultūras konservāciju un atjaunošanu laikmatīgā kontekstā. Jā, un tas trešais punkts, kurš, manuprāt, ir vissvarīgākais un ko es labprāt arī noteikti pavēstītu tālāk, ir, ka vienmēr, kad es esmu nokļuvis kādā vietā, kur ir tiešām šķietami tālu no mājām, kā piemēram, kā ASV, kā Japāna, kā Dienvidkoreja, un padzīvojot šajās te pasaules maliņās uz ilgāku laiku, tas dod lielāku priekšstatu par to, kas patiesībā, kā ikdienišķas lietas strādā un no kā tās sastāv Latvijā. Un tas arī dod tādu iespēju izanalizēt tas, kas mums ir pietrūcis, un tas arī dod iespēju augt un salīdzināt un attīstīties. Jā, tas arī ir viss. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, esmu gatavs tiem atbildēt. Tātad, kāda ir ieguvumi uzņēmējiem, mentoriem no dalības mūsu programmā? Jā, tātad šeit, protams, jūs šodien dzirdējāt vairāk par ieguvumiem, ko dalībnieki saņēmuši, taču kāpēc vispār mentori piedalās šajā programmā? Tātad mentori programmā nesaņem nekādu finansējumu atbalstu, tātad stipendiju saņem jaunie uzņēmēji. Taču mentori saņem ļoti daudz dažādas ieguvumus. Par mentoriem parasti piesakās pieredzējušie uzņēmēji, kuriem patīk mentorēt, kuri to dara ne pirmo reizi, ne pirmo gadu. Un visbiežāk, ja šie ieguvumi ir tādi, piemēram, dažādas industrijas perspektīva, piemēram, jūs varat doties pie mentora, kas nav tieši jūsu industrijā. Piemēram, ja jūs, strādājat mārketinga jomā, jūs arī varat doties pie mentora uz finanšu jomu, un līdz ar to jūs apmainaties ar šo pieredzi. Pieredze, starpvalstu pieredze, jo daudziem Latvija tiešām izskatās ļoti interesanta. Jūs varat dot savu ieskatu par Latvijas tirgu, par Baltijas tirgu, jo tas, ko jūs zināt, noteikti nav šī zināšanas, kas ir šim ārzemju mentoram. Svaiga pieredze, svaigas zināšanas, jo ņemot vērā, ka šī ir apmaiņa, jaunie uzņēmēji ar pieredzējušiem uzņēmējiem apmainās ar pieredzi. Un jūs arī palīdzat šim mentoram, un noteikti jums ir kādas zināšanas un arī perspektīva un skats, kas nav mentoram pieredzējušam uzņēmējiem. Ļoti daudz pieredzējuši uzņēmēji, viņi jau darbojas savā uzņēmumā ļoti, ļoti ilgu laiku, un viņiem ļoti ir svarīgi redzēt šo skatu no malas, no jauna dalībnieka, pat ja no dalībnieka, pat no cilvēka, kam nav vispār uzņēmējdarbības pieredzes. Jo
daudz cilvēku strādāt uzņēmējdarbībā, viņi dara dara savu darbu un procesus vienā veidolā, vienā plūsmā, jo tā viņi ir vienmēr darījuši. Taču šī svaigā perspektīva sniedz ieskatu, varbūt var darīt procesus citādāk. Līdz ar to, ja šī iegūmi ir dažādi, tad kontakti, eksporta kontakti, partneru kontakti, jauna industrijas pieredze, jauna ieskati, jauna perspektīva, vienkārši forši arī pavadīts laiks, un ļoti daudziem mentoriem arī patīk palīdzēt. Tā kā, iegūmi mentoriem ir dažādi, tas ļoti atkarīgs no mentora, līdz ar to lielākoties piesakās cilvēki, kuriem patīk palīdzēt un kuriem patīk atbalstīt jaunos uzņēmējus, un lasot arī profilus no mentoriem mūsu platformā, ļoti daudzi saka, ka viņiem mentors būtu ļoti noderējis viņu uzņēmēju darbības sākumā. Jo mentors tiešām sniedz tādu kā atbalstu, iedrošināšanu, padomus, kas tiešām daudziem būtu noderējuši un varbūt būtu palīdzējuši izvairīties no kādām kļūdām. Kāda viņam varētu būt viņa galvenā motivācija? Dažāda varētu būt motivācija, bet vislielākā ir apmainīties ar pieredzi, jo šī nav prakse, šis nav darbs, šī ir pieredzes apmaiņa. Atbildība uz viņiem, teiksim tā, es neteikšu, ka uz viņiem ir milzīga atbildība, bet viņu atbildība ir ar jums sastrādāties vismaz dažas stundas nedēļā, tās pēc programmas kritērijiem vismaz 5 stundas nedēļā, kad mentors ar jums sēž klāt un ar jums darbojas ar jūsu biznesa plānu, ar jūsu biznesa ideju. Šī, teiksim, tā ir tā atbildība. Lūk, esmu īsumā atbildējis, vai ir kāda vēl jautājumi? Varbūt par programmu, par kritērijiem, par jebko. Kā pieteikties kā jaunais uzņēmējs? Tātad īsumā pastāstīšu. Mēs arī jums visiem nosūtīsim vēl papildus informāciju rakstiski, taču īsumā kā jaunais uzņēmējs, tātad pirmkārt, jums ir jābūt biznesa idejai, tas ir pats pamats. Tad jums šī biznesa ideja ir jāapraksta biznesa plānā. Biznesa plānam ir specifiski kritēriji, kurus mēs arī varam nosūtīt jums rakstiski un arī atsūtīt papildus biznesa plāna paraugus. Tā kā lūdzu, teiksim tā, vienkārši piesakojiet šiem kritērijiem, nerakstiet 100 lapas puses, pieturieties pie šiem punktiem un aprakstiet šos punktus par savu biznesa ideju biznesa plānā. Tad, lai pieteiktos programmā, jums jāpiesakas oficiālajā mājaslapā erasmusentrepreneurs.eu, un tur jūs piesakaties caur lielo podziņu apply now, un jums jādara 3 lietas. Savu CV ir jāiesūta, biznesa plāns un jāizpilda anketa par sevi. Tad reģistrējieties, jūs arī norādiet mūsu kā kontaktpunktu Civita Latvija, lai mēs redzam jūsu pieteikumu. Šis pieteikums atnāk, mēs viņu izskatām, mēs viņu ļoti ātri izskatām dažu dienu laikā, un ja viss ir kārtība, mēs viņu apstiprinām. Un tad jums tiek sniegta pieeja mentoru datubāzē. Tātad šeit ir datubāze, kur jūs meklējat šos kontaktus ar potenciālajiem mentoriem. Mentoru datubāzē ir ļoti, ļoti daudz, vairāk nekā 5000 mentoru. Kā jūs dzirdējāt, šeit pusi no dalībniekiem atrada mentoru datubāzē. Sarakstoties ar cilvēkiem, kuri jau reģistrējušies, otra puse atrada ārpus datubāzi, jo mentoru datubāze, protams, viņa ir ļoti liela, bet iespējams jūsu nišas biznesa idejai mentori neatbilst. Līdz ar to jūs arī viņus varat atrast arī ārpus datubāzes, LinkedInā, Googlē, ar pazīstamajiem. Un tad mentoram ir jāreģistrējas. Ar to mēs arī palīdzam. Jūs vienkārši mums uzrakstat to rakstisku, mēs pastāstam, kā vajag reģistrēties. Mentoram reģistrēšanās arī ļoti, ļoti vienkārši. Un tad jau jūs sakontaktēties ar mentoru, jūs viņam pastāst savu biznesa ideju, un tad jūs izrunājat, kāda varētu būt šī apmaiņa. Un par apmaiņu, kā jūs dzirdējāt, dalībnieki ir darījuši visu, ko, staigājuši ar klientiem, klientu tikšanām, strādājuši pie mārketinga, veidojuši dažādas izgājuši kursus, praktiski darbojušies, tad jūs vienkārši izrunājat ar mentoru, ko jūs praktiski varat darīt šajā apmaiņā. Un līdz ar to šis ir tāds pats svarīgākais punkts, un līdz ar to vairāk jaunie uzņēmēji viņi patērē ilgāku laiku meklējot mentoru, jo tas ir ļoti svarīgi, lai jums ir ļoti laba sinerģija ar mentoru, un ka jums patiktu tas, ko jūs darītu pie mentora kopā ar mentoru.
Un tad jūs izrunājat šīs lietas, un tad pēdējais punkts, jūs aizpildat mums ir veidlapa, kas saucās sadarbības plāns, kur jūs aizpildat, ko jūs darīsiet katrā mēnesī. Diezgan īsi un konkrēti. Pirmā mēnesī darīšu šito, otrā darīšu šito, un trešā darīšu šito. Ja. Un, teiksim, šis tāds rakstisks dokuments, ka jūs jau pirms apmaiņas jūs saprotat, ko jūs vispār darīsiet apmaiņā, lai nav nekāda miskomunikācija, nav nekāds problēmas, kad jūs atbraucat tur uz vietas. Un tad jau mēs saskaņojam šo plānu, un tad viņš šeit ir līdz Eiropas komisijai, un, ja, kad viss tiek saskaņots, vislielākoties mums vispār nav bijis, ka kaut kas netiktu saskaņots. Tas tiek saskaņots, jums ir Eiropas komisijas akcepts, mēs izsūtam pirmo stipendiju par pirmo mēnesi, un jūs varat doties apmaiņā.